Mums cienījamās skolotājas un godātie skolotāji, šodien man bija saspringta darba diena, un es tomēr atnācu jums pateikt labrīt, kā tikko tik teicis un jums uzsmaidīt. Un tas ir labas dienas sākums, un es arī pilnīgi piekrītu, ka man ir laba izglītība. Neskatoties to, ka kādreiz es pats par to šaubos vai kāds cits par to šaubās, ja man veicās. Man bija labi skolotāji, man bija laba skola, man bija labs skolas biedri. Savu augstskolas izvēlējos ļoti netīšām. Vienkārši trešā daļa no manas klases devās tās augstskolas virzienā un gāja es. Man bija ļoti laba augstskola, ļoti labi pasniedzēji, ļoti labi studiju biedri. Un tā tas turpinās līdz šai dienai. Es savā dzīvē esmu saticis, lai izglītotos tikai labus cilvēkus. Un nevar būt lielākā laime dzīvē par šo. Bet šodien droši vien jums uzdot to jautājumu, kāpēc jūs esat sanākuši šeit un ko jūs gribat iegūt no šodienas. Un es esmu pārliecināts, ka visi vēlas kaut ko iegūt. Jo kādā veidojās šīs labās attiecības ar tiem, kas tevi māca, vai ar tiem, ar kuriem tu kopā mācies, tāpēc, ka viņi mainās līdz dzīvē. Jo ir dažas profesijas, un tā bija arī mana profesija, un tā ir arī jūsējā profesija, kur mācīšanās ir viena no jūsu darba sastāvdaļām. Neskatoties uz to, ka jūs esat mācību spēki, jūs ik brīdi mācāties. Līdz ar to mainaties līdz dzīvē, un maināt savas metodas, kādā jūs mācāt tos, kas skatās uz jums ar atbīdes pilnām acīm un kaut ko gaida. Un es gribu dalīties dažās praktiskās pieredzēs. Es samērā bieži esmu skolās, kur uzrunāju skolniekus ar vidusskolniekiem. Pārunājam par dzīvi, par valsti, par mūsu tautu. Un es varu pateikt, nav divu vienādu skolu. Nav divu vienādu vidusskolu. Katrā ir kaut kas atšķirīgs. Neskatoties uz to, ka valsts ir noteikusi mācību programmas, viņas ir akreditētas, regulāri tiek kontrolēta jūsu kompetence, šo mācību programmu kompetence, bet kur tad slēpjās šī dažādība? Tā slēpjās jūsos, jūs esat dažādas personības pašas par sevi, un dažādas personības ir arī šie bērni, ko jūs mācāt. Un katrs no viņiem atradīs savu vietu dzīvē, pielietojumu savām zināšanām un veidos mūsu valsts nākotni. Jo uz otru jautājumu, kāds tad veidos mūsu nākotni pēc 10 vai 20 gadiem, bērni ļoti vienkārši atbild un skaidri. Mēs, un nevis jūsu skolotāji vai jūsu prezidenta kungs. Tā ir dzīves realitāte un ir ļoti labi, kad jūsu skolnieki to apzinās. Es vēl neesmu bijis vienā skolā, no kuras iznākot ārā man būtu bijis kādas šaubas par skolotājiem vai par bērniem, kas tur mācās. Tik vien, ka atziņa, ka viņi ir dažādi. Un vēl ir iespējas pārmaiņām. Šādi tas notiks arī turpmāk, un nekad jau nebūs savādāk, bet ko es gribu jums lūgt vienu? Zināšanas ir viens. Tās ir jāatgūst, tās var izmantot. Iemaņas un prasmes arī ļoti vajadzīgas, tās var izmantot. Bet visa pamatā ir personība. Personība, ko jūs auzunāt. Ar savu stabilitāti, ar savu spēju piemēroties pārmaiņām, ar savu spēju izdzīvot grūtībās un ar savu spēju būt radošiem. Ja droši vien radošais ir tas vārds, kas jūs visus šodien saistīs kopā. Mēs katrs varam radīt jaunu ideju, mēs katrs varam īstenot, un mums tas ir jāiemāca arī mūsu bērni. Ja jūs viss šis pasākums, ko es arī nezinu, ko tas beigsies, cik apmierināti jūs būsiet, beigsies ar to, ka jūs kļūsiet vēl radošāk, jūs aiziet mājās vismaz ar vienu ideju un spēsiet šo ideju tālāk nest saviem bērniem, mainīties līdz ar laiku. Es būšu pateicīgs jums par mūsu nākotnes Latvijas pilsoņiem. Lai jums šodien veicās un lai jums ir daudz pārsteigumu.